Labdien vēlreiz, un priecājos jūs visus arī redzēt. Gaidot savu uzstāšanos, es domāju, cik šīs tēmas ir ļoti saistošas. Tad budžets un naudas, tad finanšu krāpniecība. Jo mēs varam plānot budžetu, mēs varam mācīties arī veidot uzkrājumus, un mēs varam plānot savu lielus mērķus, bet kas notiek tajā brīdī, kad jums kāds pazvana, jums rada varbūt tādu stresa situāciju. Klaus zvana no bankas, jūsu kontā ir tāda situācija, kad mums jāaptur šis darījums. Vai varbūt jums ir bijusi situācija, ka jūs saņemat kādu īziņu, jums liekas, esmu saņēmis īziņu, man tagad piedāvā ielogoties, pastīties, tālāk atvērt saiti, jo iespējams man ir atnācis kāds pasūtījums. Nu, lūk, un tad, manuprāt, mēs varam ļoti labi plānot budžetu, kas ir mūsu pamatlietas un kas mums ir būtībā jābūt katram no mums, jābūt šīm zināšanām. Bet ļoti svarīgi arī saprast, ir, tad, kas notiek ar finanšu krāpniecību. Kā mēs savus naudas līdzekļus tad arī varam pasargāt finanšu krāpniecības rezultātā. Man ir sagatavota prezentācija, kuru es vēlētos jums piedāvāt, kas būs kā papildus materiāls, ko jūs varētu arī vadīt savās skolās, savās nodarbībās attiecībā ar jauniešiem. Prezentācija ir veidota gan kā prezentācijas materiāls, gan ir pieejams audio materiāls, būs arī pieejams video materiāls, kā arī uzdevumi. Nu, lūk, tad es arī piedāvāju doties tālāk un tad arī skatīties. Nu, lūk, tad nodarbība noteikti es arī piedāvātu sākt ar tādu diskusijas jautājumu, tad, ko jaunieši zina par finanšu krāpniecību un vai kādreiz viņi ar to ir saskārušies. Arī man ir bijusi pieredze vadīt nodarbības skolās, arī tehnikumos, un es varu minēt, ka jaunieši ir ļoti aktīvi šajā tēmā, un lielākoties viņi jau zina, par ko iet runa, un viņi ir tiešām gatavi dalīties savā pieredzē, vai nu tie ir bijuši krāpniecības jau mēģinājumi attiecībā uz viņiem pašiem, ko viņi saņēmuši, tas var būt kāds īziņas, vai tie ir bijuši varbūt romantiskā krāpšanas jau veidi, vai arī noteikti tās situācijas ir bijušas arī jau ģimenēs. Kā jums ir bijis? Vai pats ir kāds rokas, kurš ir kādreiz jau saņēmis vai nu kādu telefonu zvanu no krāpniekiem vai īziņas? Nu, lūk, jā, ja mēs skatāmies, tad attiecībā lielākā daļa arī jūs esat jau saņēmuši šādas ziņas no krāpniekiem, un jūs jau noteikti arī zināt, kad viņu mērķis attiecībā būtu arī par naudas izkrāpšanu. Nodarbību noteikti, ja mēs runājam par to, kas ir finanšu krāpniecība, būtu arī svarīgi pārrunāt, kāds ir šis nodarbības mērķis. Un tad pašas nodarbības mērķis tad jābūt, kas ir finanšu krāpniecība, kā atpazīt dažādus finanšu krāpniecības veidus, kā arī prast izvairīties no šiem finanšu krāpniecības veidiem. Dodotos cauri prezentācijai, tad prezentācijas noslēgumā būtu ļoti svarīgi, lai šie mērķi arī tiktu sasniegti. Dodamies tālāk, un šis būtu tāds viens no pirmajiem slaidiem, kas tad ir finanšu krāpniecība. Un finanšu krāpniecība ir pasākumu kopums, kurā vilturāži uzdodas par kādu ar tādu noteiktu mērķi izkrāpt iedzīvotājiem finanšu līdzekļus. Un kas ir ļoti, ļoti būtiski, tad ir jāņem vērā, ka šie maksājumi lielākoties viņi netiek atgūti. Šie darījumi nav reāli, un šos darījumus veic arī lielas un organizētas noziedzības grupas. Šie ir aktuālie dati, kas ir uz 30. jūniju, bet vakardien skatījos, ka ir pieejami arī jau uz jūliju šie dati. Un, ja mēs tā skatāmies, tad šie kopīgie dati saistībā par finanšu krāpniecību 4 lielākās Latvijas bankās. Gribu ļoti vērst uzmanību tieši uz šiem skaitļiem. Ja mēs skatāmies, tad novērsto krāpšanas gadījumu apmērs ir 6,4 miljoni, tas attiecībā ir uz 30. jūniju, bet 9,5 miljoni ir izkrāptie naudas līdzekļi, ko iedzīvotāji paši ir apstiprinājuši ar kādu no autentifikācijas līdzekļiem. Tad visticamāk, tas var būt arī tas pats Smart ID. Tas nozīmē to, ka iedzīvotāji paši ir apstiprinājuši, un šī nauda pati ir aizgājusi no viņu kontiem. Nu, lūk, un tad, ja mēs skatāmies jaunākos datus, tad kopumā izkrāptie līdzekļi uz 31. jūliju ir 10,3 miljoni. Tā kā būtībā miljons atkal ir pa mēnesi nācis klāt. Ja ir jautājums, kuri tādi naudas līdzekļi, kam tāda nauda ir, tad šie ir reālie fakti. Mēs tiešām arī reāli redzam, ka šī nauda iedzīvotājiem ir.
Un iedzīvotājiem krāpnieki ir ļoti aktīvi, un tad viņu mērķis ir iegūt finanšu līdzekļus no iedzīvotājiem, iegūt datus un izkāpt cilvēkiem naudas summas. Nu, lūk, un ja mēs skatāmies, tad dodamies tālāk, un kāpēc finanšu krāpniekiem izdodas. Lielākoties tie ir organizēti noziedzīgi grupējumi, kas veic šādus darījumus. Viņi ir lieli profesionāļi, tad, ja viņi ir spējīgi zvanīt, runāt, uzrunāt, cilvēki tam piekrīt un viņi ir gatavi dalīties saviem datiem, tad es teiktu, tie ir lieli profesionāli. Viņi izmanto arī psiholoģiskus paņēmienus, tad tā ir liela un spēcīga sociālā inženierija, kā arī iedzīvotājiem kopumā ir vāja digitālā finanšu pratība. Tas nozīmē to, ka iedzīvotājiem ir grūtības saprast un teiksim, atpazīt šos finanšu krāpniecības veidus un šādus gadījumus. Ja mēs runājam par tādiem krāpšanas veidiem, tad viņi ir, es piedāvāju šādu risinājumu. Tad, ja mēs skatāmies, tad viens no tādiem top ir telefona krāpšana. Telefona krāpšana ir viens no veidiem, kur tiek izkrāpts visvairāk iedzīvotājiem naudas līdzekļi. Investīciju krāpšana un, kā pēdējā noteiktā, varbūt cita veida krāpšana. Ja jūs jautājat, cik krāpšanas veidi ir, tad es minētu, ka tāds noteikts skaitlis nav, viņi ir daudz un dažādi. Jo krāpnieki ir ļoti advancēti, un ja viņiem nedarbojas viena metode, vai viņi jau ir mazāk darbojās, un cilvēki jau vairāk viņu atpazīst, viņi noteikti būs gatavi arī un meklēs jaunas risinājumus, lai izstrādātu jaunas metodas, lai atkal varētu jau zvanīt, uzrunāt vai sūtīt īziņas ar domu, ka cilvēkiem tas ir aktuāli un ka viņi atkal ir gatavi dalīties ar datiem, lai atkal iegūtu datus un varētu izskatīt naudas līdzekļus. Nu, lūk, un biežākie tiek telefona krāpšanas veidi ir spoofing zvani. Tas nozīmē to, ka jums vienkārši kāds zvana un kaut kā vienkārši stāsta, kad ātri, kā es minēju, tad notiek kādi darījumi, kas jums rada tādu varbūt stresu vai pārliecību, vai liekas, ja man kāds zvana, man varbūt zvana no bankas un man kontā notiekās kāda darbība, man tā darbība jāaptur, jo no konta tiks naudas līdzekļi aizskaitīti. Un cilvēkam bieži rodās uztraukums, viņš domā, jā, man ir jāpiekrīt tam, ko man mina. Jānosauc noteikti kādi dati, ko man arī kāds krāpnieks par to jautā. Tad ļoti daudz arī ir zvani gan no drošības iestādēm, tad zvana amatpersonas, brīdina par naudas iesaistīšanos, naudas atmazgāšanā. Tas situācijas un tie veidi ir daudz un dažādi. Pie investīciju krāpšanas noteikti varētu minēt romantisko krāpšanu, viltus kredītus, nodokļu maksu un pašas investīcijas. Vai kādam ir nācies sastapties varbūt ar telefonu krāpšanu vai investīciju krāpšanu, jo varbūt jau tiešāk kādam ir bijis saskarsme. Es skatos, jau kāds māja galvu, kāds jau sēž un smaida. Nu, lūk, jā, šie ir viena no populārākajiem krāpšanas veidiem, kā krāpnieki varētu nonākt līdz iedzīvotājiem, lai viņiem būtu iespēja izkrāpt šos naudas līdzekļus. Un pie cita veida krāpšanām tad, jā, ir runa vairāk par tādām preču krāpšanām. Noteikti esat arī dzirdējuši par tādiem loteriju laimestiem. Nākamos slaidos būs arī dažādi piemēri, tā kā būs arī vienkāršāk noteikti arī saprast, kā krāpšanas veidi arī izpaužās. Tie ir ziedojumi, mantojumi, vēl joprojām tiek saņemti ēpasti, kur kāds princis baltā zirgā jums ir varbūt atsūtījis kādu ziņu, ka jūs esat saņēmis ļoti lielu mantojumu, un ar domu, ka tiešām tas mantojums ir man, kur varbūt atkal prasa dalīties ar datiem, bet tā situācija ir tāda, ka, protams, ka tas ir krāpnieks un visbiežāk tās situācijas nav reālas. Tātad, jā, un tie ir IBAN fraudu un pēdējā laikā ļoti aktuāli arī digitālie maki. Nu, ko dodamies varbūt tālāk, un manā prezentācijā tad es esmu salikusi arī informāciju par biežāk sastopamiem krāpšanas veidiem, kuru tiek piedāvāts arī sīkāk varbūt uzrakstīts ir apraksts par to, kas ir šis krāpšanas veidu, kā tas notiek un kāds ir krāpnieka mērķis. Es gribētu minēt, ka krāpnieku mērķis visos gadījumos, pilnībā visos, ir iegūt jūsu datus un izkrāpt no jums naudas līdzekļus. Pēc būtības tā pati būtība ir viena visos krāpšanas veidos. Bet, jā, tad, ja mēs skatāmies nedaudz vairāk, tad tā ir telefona krāpšana. Kā jau minēju, tad tas ir zvans no nezināma numura ar domu trāpīt uz jūsu kādas reālas problēmas. Un tad atkal, ja mēs runājam par to, kāds ir mērķis, tad krāpnieka mērķis ir radīt stresa situāciju, iegūt no jums noteikti jūsu datus
Un, ja mēs runājam par kādiem datiem, par ko arī jaunieši bieži varbūt domā, līdz galam nesaprot, kas tad ir tie mani dati, ko krāpnieks man jautāt. Lielākoties tad krāpniekam, kas viņam ir vajadzīgs, iespējams, ka viņš var prasīt jums personas kodu. Un noteikti tie, kas varētu būt arī tādi dati, tie ir vai nu karšu dati, vai nu arī jūsu pašu internetbankas pieejas dati. Tas varētu būt lietotāja numurs un Smart ID. Kā vienkāršāk varbūt arī saprast, kā krāpnieks vēlās tikt tiem jūsu naudas līdzekļiem klāt, un vai varbūt tiešām tas ir krāpnieks, kas jums zvana arī jautā. Tad, kad jūs paši logojaties internetbankā, jūs noteikti arī bieži saprotat, kā jūs logojaties iekšā, kādas darbības jūs veicat, lai jūs tiktu klāt naudas līdzekļiem. Līdz ar to arī piedāvāju noklausīties audio stāstu, kur arī vērts ir paklausīties, kādi ir tie soļi, kā krāpnieks vēlās sazināties un uzjautāt upurim šos datus, lai viņam būtu iespēja tikt pie naudas līdzekļiem. Nu, lūk. Labdien, šeit zvana no jūsu bankas. Ja? Mani sauc Mārcis Švecovs, esmu vecākais speciālists drošības dienestā. Man negribu jūs uztraukt, bet diemžēl ir fiksēti 4 aizdomīgi darījumi transakcijas jūsu kontā. Vai jums būtu laiks varbūt atbildēt uz dažiem jautājumiem? Jā, brīnišķīgi. Tādā gadījumā es gribēju jautāt, vai jūs pats esat mēģinājis pirms neilga brītiņa veikt maksājumu uz kompāniju Get Limited? Tas ir noticis pirms 9 minūtēm šķiet. Varbūt uz Amazon.com ir veikt apmaksu. Varbūt esat skaidījis naudu viņu privātpersonai, Konstantīnam Restovam. Skaidrs. Vai jūsu internetbankas dati ir pieejami kādam no jūsu ģimenes locekļiem vai darba kolēģiem? Esat par to droši? Kad jūs pats pēdējo reizi lietojāt internetbanku? Vai atceraties? Šodien tas nav īsti, ja? Saprotu, jā. Jā, nu tādā gadījumā ar jūsu piekrišanu mums šīs transakcijas ir jāaptur, ja? Un identificējot jūs savu kontu turētāju, tātad mēs viņās varētu mēģināt to darīt. Tātad lietotāju numurs pirmkārt būtu jānosauc. Tātad vēlreiz pēdējo 2 ciparus sakiet. Paldies. Tā, un tad tāda personas kodu drošības pēc arī nosauksim. Tātad bez jūsu identifikācijas banka nedrīkst veikt nekādas darbības jūsu kontā arī drošības dienestā. Paldies. Un šobrīd tāda tālāk secība būs šāda, ka tuvākās minūtes laikā jums tiks nosūtīts oficiāls pieprasījums uz jūsu Smart ID programmatūru un jūs apstiprināsiet tātad šo te konta bloķēšanas pieprasījumu. Ja pareizi saprotam, jau būtu jābūt aizgājušam. Droši apstipriniet, jā. Tātad ir ievadīts, paldies, jā, un tātad sekojošs pieprasījums tātad vai iesaldēt uz 4 stundām jūsu kontu un internetbankas darbību, tātad vēlreiz jūs to verificēsiet, ievadot arī otru kodu. Paldies. Tātad šobrīd, diemžēl, jūsu internetbankas darbība ir apturēta uz 4 stundām, un viņi sāks normāli darboties atkal tātad apmēram uz 6, kā jūs redzat. Un tātad, ja jums ir kāds papildus jautājums, droši rakstiet uz banku vai zvaniet. Drošības dienesta informācijas visticamāk jums netiks koriģēta vai izpausta, bet šobrīd izskatās tātad, ka darījumi ir apturēti. Vai jums vēl kādi jautājumi? Jā, tādā gadījumā visu labi. Jau veiksmīgi jums dienu. Nu, lūk, tā kā jums bija iespēja dzirdēt, kā pāris minūtēs ir iespēja, tad, kad jūsu naudas līdzekļi no jūsu konta tiek pārskaitīti kādai citai personai. Lielākoties tie var būt jau uz ārzemēm pārskaitīti, teiksim, naudas līdzekļi. Līdz ar to viņiem ir arī ļoti grūti izsakot, teiksim, tās naudas summas arī apturēt. Kā jūs arī sākumā minēju par informāciju, tad par izkrāpšanas apjomiem lielākoties tie ir pašu cilvēku apstiprināti dati, ko viņi ir iedevuši vai nu krāpniekiem, vai paši apstiprinājuši saņemot Smart ID kodus. Un veicot šīs darbības arī ir apstiprinājuši piekļuvi kontam un naudas līdzekļu aizskaitīšanai no konta. Jūs gribētu jautāt? Jā, man bija jautājums. Es saprotu, ka cilvēki ietīk tādos neīstos, feikos gadījumos. Kāda ir pareizā rīcība, ja gadījums ir pa īstam? Kā rīkojas iestādes, ja tas ir īsts gadījums?
Ja, bet, šeit es nevaru minēt, kā rīkoties iestādes, bet, ja mēs tā skatāmies, tad šajā gadījumā, šeit skaidrs pateica, tad jūsu konts ir iesaldēts uz pāris stundām, ko cilvēki dara, viņi arī reāli tam notic, un man taču zvanīja no bankas, man uzprasīja reāls jautājums, vai es neesmu kādam iedevis savus datus, vai es neesmu tur kaut ko izdarījis, un cilvēki tam tajā brīdī notic, viņi būtībā neko nedara, viņi pāris stundas pagaida, un tad varbūt arī dodās uz banku vai interesējās, kas notiek šajā situācijā, kā man rīkoties tālāk, bet tad, ja tā nauda ir aizgājusi. Jūs noteikti arī paši zināt, ka naudas līdzekļus no konta ir ļoti vienkārši aizskaitīt. Tas ir pāris minūtes, un tā nauda noteikti, es teiktu, pat pāris sekundes, un tā nauda vairs nav jūsu kontā. Pilnībā pareizi jautājums. Ir jautājums, kurš vispār zvana un prasa? Tas ir ļoti labi, kad jūs uztvērāt arī šo domu, jo klausoties šo audio materiālu, ir noteikti vērts uzjautāt jauniešiem, tad, kas šeit liecina par krāpšanas pazīmēm. Manās nodarbībās var minēt, ka reti kurš jaunietis vispār saprot, ka nevar dalīties ar personas kodu, kad nevajadzētu saukt lietotāja numuru un apstiprināt kodu, tad ja ir atnācis viņš man uz Smart ID. Jo viņi par to pat neaizdomās. Bet šeit skaidri gaiši varēja saprast to secību, kad ir kāds, kas iegājis internetbankā, viņš ievada personas kodu, viņš nosauc lietotāju numuru, ievada lietotāju numuru, sagatavo maksājumu uzdevumu, paprasa apstiprināt Smart ID un tā nauda vienkārši aiziet. Tā kā šeit pat ir tādi jau soļi, ko krāpnieks ļoti labi ir izstrādājis un ko cilvēkam zanot, viņš pat nekad neiedomājās. Tā kā šis ir viens no tādiem audio stāstiem, ko ir vērts arī pārnāt ar jauniešiem. Un viņiem jautāt, kas ir tas, ko viņš šeit dzirdēja un ko viņš sadzirdēja un kā viņam liekas, kā būtu pareizi rīkoties. Nu, lūk. Tad varbūt dodamies tālāk. Tad šis bija kā piemērs par telefonu krāpniecību. Nākamais piemērs pie krāpšanas veidiem ir investīcija krāpšana. Arī šajā investīciju krāpšanas tad ir gan pats apraksts, gan arī kā tas notiek, un arī ir atbildi, kāpēc tiesības sargājušās iestādes nespēja palīdzēt. Tam, kam noteikti būtu jāvērš uzmanība uz dažādiem krāpšanas veidiem, kā notiek? Lielākoties arī iespējams, ka jūs saņemat zvanu, iespējams, ka jūs internetā kaut ko skatāties, ieraugat kādu ļoti labi piedāvājumu un liekas, nē, es uzspiedīšu visu, pastīšos, kā tas ir, kad man ir iespēja ieguldīt mazu naudas summu un pēc kāda noteikta laika man jau būs iespēja saņemt stingri lielāku naudas. Un tad mana nauda tiks ieguldīta investīcijās, kur šī nauda stingri ātri pieaugs viņas vērtība. Un investīcija krāpšana ir viens no veidiem, kur arī iekrīt vairāki iedzīvotāji tieši tāpēc, ka mums visiem gribās kļūt ātri bagātiem. Jo varbūt mums ir tāda sliktāka pieredze, jo cilvēkiem bankās lielākoties piedāvā dažādus investīciju veidus, kur procentu likmes ir mazākas, viņas nav tik vilinošas, tur ir vajadzīgs ilgāk laika periods, lai mēs tā kā uzkrātu. Tur iespējams, ka nav tik liels, varbūt liekas, nav tik liels svārstības, kas var ietekmēt tad man uzkrājumu. Bet šeit es, piemēram, redzu, kad ir iespēja ātri ieguldīt, tad es ieguldu 250, tad jau pēc nedēļas tur 1700, un liekas, kāpēc es to nevaru izdarīt, taču tā ir rītīgi laba iespēja, un tā vēl ir Tesla, un tāda iespēja Latvijā ir. Un šis ir varbūt kā viens no tādiem piemēriem, kas arī tiešām reāls bija, un viņš arī bija pieejams, tad viņš, ja nemaldos, bija Facebookā pieejams. Bet tas, ko vēl gribēju minēt, tad krāpniekiem, jā, viņi zvanot iedzīvotājiem, viņi stāsta par tādu iespēju ātri nopelnīt un rāda viņiem bieži vien varbūt arī tādas mājaslapas, kur jau ir sagatavoti dažādi risinājumi, kur jūs tagad ieguldat un redzat, ka pēc laika jums tā nauda nopelnīs stingri vairāk un jūs varat tagad ieguldīt vienu summu, pēc laika jūs vienkārši iemaksāsiet vēl papildus summu un jūsu peļņa vēl papildus pieaugs. Tad ir vēl metode, kad cilvēkam viņš varbūt ieguldījis naudu, viņam liekas, ne, man tā nauda īpaši nav vairs ko ieguldīt, un tad ir iedzīvotāji, kas ir gatavi arī vēl papildus aizņemties. Tikai tāpēc, lai veidotu tātad ieguldījumus šajās investīcijās ar domu, ka viņam varbūt jau ir vīzija, kad vairāk nopelnījuši, varēšu tur ceļojumā aizbraukt, man būs tur iespēja varbūt, nomainīt mašīnu. Varbūt tāda ideja vai tāda vīzija, ko mēs uzburām paši sevī, nesaprotot un neapzinoties to risku, kad iespējams, kad visticamāk, kad šie nav investīcija brokeri, bet šie ir krāpniecības lieli organizētas krāpniecības organizācijas.
Nu, lūk, un tā kā šeit arī ļoti būtiski ir saprast, kas jums zvana un ko viņi prasa, un vai tiešām tas ir reāli. Kā visdrošāk pārbaudīt, vai investīcija krāpnieka vai šie brokeri tiešām ir īsti un reāli, tad Latvijas bankas mājaslapā ir iespēja pārliecināties par visiem dalībniekiem, kuri saņēmuši licences, kuriem ir iespēja nodarboties tādiem investīcijas pakalpojumiem. Līdz ar to tas ir viens no risinājumiem, ko noteikti vajadzētu pārbaudīt, vai tiešām šī investīcija brokerim ir piešķirta šī licence un vai viņam tāda iespēja ir piedāvāt šādus pakalpojumus. Nu, lūk, un ja mēs dodamies tālāk, tad kā sev pasargāt, tad ja mums zvana šāds investīcija brokers, jālūdzu. Jā. Tos jaunieši var kaut kur redzēt, un ir kaut kāds saraksts, ka viņi var pārliecināties, ka tāda darbojas vai nē. Labs jautājums. Tev Anglīna komentārs? Varētu būt, ka varbūt jā, ECB ir. Bet šo mēs varētu precizēt. Jā, ja tas būtu forši, ja būtu. Jā, un papildus, jā, pielikt informāciju. Ja valsts tur starptautiski pārbaudītu, tad būtu šis. Jā. Paldies par komentāru. Jā, tiešām ļoti labi. Nu, lūk, un jā, par investīciju krāpšanām, ja mēs skatāmies arī, kā sev pasargāt, tad, protams, ir neuzticēt zvanītājiem, tad, kur ir uzstājīgi, jo lielākoties, ko dara zvanītāji, viņi stāsta par savu iespēju, ka jūs varat ieguldīt ar domu, ka jūs varat labi nopelnīt, bet viņi sāk arī kļūt uzstājīgi, viņi sāk kļūt arī varbūt nepieklājīgi un agresīvi, ja jūs sakat par kaut ko šaubīties, jo viņiem ir ļoti svarīgi, ka jūs viņiem piekrītat un esat gatavi viņos ieguldīt. Tad izvairieties no sarunām. Noteikti arī esat dzirdējuši, tagad arī iet dažādu sadarbības partneri, ir kampaņā met nost. Tad arī šajos gadījumos, pie jebkuriem krāpšanas gadījumiem, manuprāt, ļoti svarīgi ir, ja jums liekas, ka jums kāds zvana un šī saruna jums nevēlaties viņu turpināt, tad latviešiem ir tāds, vienmēr liekas, kā es tagad nometīšu klausuli, un varbūt tiešām tas nav vērts tagad, un es to sarunu tomēr, tas nebūs tā pieklājīgi es pārtraukšu, tad mēs noteikti aicinām to, ka mēs nos klausuli vienkārši neturpina sarunu. Līdz ar to tas arī kā viens no risinājumiem. Ko vēl investīcija krāpnieki dara, tad iedzīvotājiem, kuri gatavi jau kaut ko investēt, kuri ir jau varbūt nedaudz jau tā kā iekļaušies, tā kā piekrīt jau viņu piedāvātam risinājumam, viņi piedāvā arī instalēt datorās dažādas programmas un arī tā kā piedāvā ielādēt dažādus failus, bet šīs, es minēju, ir vairāk kā ļaunprogrammatūras ar domu jau, kad viņiem ir iespēja tikt klāt jūsu datoru datiem. Nu, lūk, jā, kā arī minēju, tad neaizņemties naudas līdzekļus, lai veiktu investīcijas, un pirms jebkuras investīcijas darījumu vienmēr konsultēties ar savu ekspertu. Vēl gribu noteikti minēt to, ka Latvijā, lai jūs varētu investēt naudas līdzekļus, vai tās ir akcijas, vai tie ir fondi, vai tās ir obligācijas, noteikti sazināties ar savām bankām, ar saviem konsultantiem un izrunāt šos jautājumus tiešām profesionāļiem, kur jums sniegs labākās konsultācijas attiecībā par investēšanu. Un pie investīcijām, ko es vēl noteikti gribētu minēt, kas ir ļoti būtiski, neticēt veidot uzkrājumus, pie nulles riska. Tas arī bieži tas, ko krāpnieki saka, kad viņi piedāvā jums veidot uzkrājumus, un viņi vienmēr min un apgalvo, ka jūs varat investēt pie mums un jums nebūs nekāda riska. Tad ieguldīt investīcijās mums ir katram jāapzinās, ka jebkuras investīcijas, kas ir akcijas, vai tās ir fondi, vai tie ir obligācijas, jebkurā veidā tomēr tas ir saistīts ar risku. Nu, lūk. Tā kā tas ir attiecībā par investīciju krāpšanu. Otrs, manuprāt, tāds vēl papildus, par ko noteikti ir vērts runāt, par naudas mūļiem. Tad šis būs jau kā trešais krāpniecības veids, ko es aicinātu arī jums, skolotāji, dalīties ar saviem jauniešiem un saprast arī, dot viņiem informāciju par naudas mūļiem. Vai kāds no jums zina, kas ir naudas mūļi? Lieliski. Es skatos, autoriem ir kādi divi, tad, kad es vadīju savas nodarbības attiecībā ar jauniešiem, tad es varu minēt, ka vismaz 30% no jauniešiem zina, kas ir naudas mūļi. Viņi zina, kas tas ir, bet skumīgākais bija tas, kad viņi nezina, kādas ir sekas.
Jo, ja mēs runājam par investīciju, teiksim, par krāpniecību, par krāpniecības veidiem, tad tieši konkrēti naudas mūļi ir krāpniecības veids, kurā iesaistoties par šīm darbībām, iesaistoties šajā krāpniecības veidā, jauniešiem draud krimināla atbildība. Tā kā šis ir ļoti būtiski. Ja mēs esam upuru lomā, ja mēs esam kļuvuši par investīciju krāpšanas upuri, vai par telefonu krāpšanas upuri, vai par romantiskā krāpšanas upuri, tad, ja jūs iesaistāties kā naudas mūls, tad jums jārēķinās, kad šajā gadījumā jums draud krimināla atbildība. Un tās ir ļoti nopietnas sekas attiecībā uz jauniešu nākotnes karjeras iespējām. Un arī šajā slaidā tad ir minēts konkrēti, kas ir naudas mūls. Vienkārši izstāstot, tad naudas mūls ir persona, kur ir gatava dalīties kādai vai uzticības personai, vai kādam savam draugam, dalīties ar savu kontu un ar savu karti, ar domu, ka viņam par šo, ka viņš dalās ar kontu un karti, viņam par to tiks maksāta atlīdzība. Piemēram, kā variants, ja mēs skatāmies, piemēram, vasarā, tad jaunieši bieži vasarā meklē iespējas nopelnīt. Tad viņi dodas uz darba vietām, kur viņiem no rītiem jāceļās, un iespējams, ka viņiem noteikti pa dienu arī jāstrādā, lai viņi saņemtu naudas līdzekļus. Tad iespēja būt naudas mūlim dod jaunietim tādu iespēju, kad daloties ar savu kontu un karti, viņam, piemēram, par tādu darījumu varbūt kāds samaksās 100 eiro. Un tad ir jautājums par to, kāpēc mēs strādājam, ja es vienkārši kādam iedošu savu kontu un karti, un es par to saņemšu naudu. Bet problēma jau ir tajā, ka daloties ar šo kontu un karti, jaunietis nesaprot to, kas tālāk notiek ar viņu kontu. Jo viņam, viņš varbūt zina to, ka ar viņu kontu tiek izlaista noteikti naudas līdzekļi, un šī nauda tātad tiek izlaista ar viņu kontu, tālāk tā nauda tiek no konta izņemta, un par to viņam tiek samaksāta atlīdzība. Bet šeit ir jāsaprot tas, ka lielākoties tā naudas summa, kas tiek ieskaitīta šiem jauniešiem kontā, ir jau kādam citam izkrāptā nauda. Piemēram, kā variants, kad kādam, piemēram, kāds ir gatavs, piemēram, kaut vai tajā pašā investīciju krāpšanas variantā, kāds ir gatavs ieguldīt naudu, kur viņam saka, jā, tev jāiegulda nauda ir, viņš ir gatavs ieguldīt, bet tie naudas līdzekļi, kā jau mēs runājam, tad viņi netiek investēti. Tā nauda tiek automātiski pārskaitīta kādam uz kādu kontu. Un tad šajā gadījumā naudas mūls ir tas cilvēks, kuram pārskaita uz kontu ar domu, ka no šī konta tā nauda tiek ar karti vienkārši izņemta ārā. Vai tā nauda automātiski tiek pārskaitīta varbūt tālāk jau uz ārvalstīm, uz citiem kontiem. Nu, lūk, un līdz ar to ir tā, ka naudas mūļi ļoti interesē. Ik pa laikam ir jaunieši, kuri ir gatavi iesaistīties par naudas mūļiem, tikai tāpēc, lai viņiem būtu iespēja arī papildus nopelnīt. Nu, lūk, bet dodamies varbūt tālāk manuprāt, kas ir ļoti svarīgi, ja mēs arī izstāstam jauniešiem, kāda ir viņa atbildība saistībā par to, ja viņi iesaistās kā naudas mūļi. Tad kādi viņiem ir reālie sodi. Un, ja mēs skatāmies, tad jā, kā viens no variantiem ir iespēja arī saņemt cietumsodu, reālu cietumsodu, tad vairāk gadu cietumā. Un jauniešiem es esmu jautājis, kā tev liekas, ja piemēram par tādu vieglu darbu tev būtu iespēja, kad tu vienkārši tu tiec sodīts un tu tiec ielikts, teiksim, uz gadu vai 2 cietumā, vai tomēr tu esi gatavs iet pats strādāt, neiesaistīties kā naudas mūls un tos gadus, kurus kāds varbūt cits sēž cietumā, tev tomēr ir iespēja pavadīt laiku ar draugiem, mācoties un izglītoties un turpinot, teiksim, pilnvērtīgi savu dzīvi. Tad šis ir viens no tādiem punktiem, ko jaunieši, teiksim, arī par to domā un par to arī aizdomājās. Par iespēju lietas strādāt, tad ko es vēl gribēju minēt? Tad, ja mēs vēlamies kaut kur stāties kādā prestižā darbā, tad lielākoties stājoties prestižos darbos tiek pārbaudīta arī par mums informācija, vai mums kādreiz nav bijis sodāmība. Un šis ir tas brīdis, kā jau es minēju sākumā, kad iesaistoties par naudas mūli, tad šī krimināla atbildība, līdz ar to jaunieši, kas ir bijuši krimināli sodīti, iespējams, ka paiet kādam laikam, viņam tomēr tiek liekta iespēja strādāt uzņēmumā, kurā viņš vēlējies strādāt. Tās ir gan bankas, tās ir apdrošināšanas kompānijas, tās varbūt arī avio kompānijas, ļoti daudz uzņēmumu, kuriem ir svarīgi saprast, kāds darbinieks pie viņiem strādā, viņi pārbauda arī viņu krimināla atbildību, tad sodāmību. Nu, lūk, tā kā jā. Un saistībā par sekām, kādas var būt sekas,
tad, ja jauniešiem liekas, ka ir ļoti vienkārši ātri iesaistīties šajā krāpnieciskajā grupējumā, tad sekas mēdz būt arī diezgan drastiskas, jo ir bijušas situācijas, kad jauniešiem liekas, labi, tur vienreiz, divreiz pamēģināšu, trīsreiz pamēģināšu. Bet krāpnieki vienkārši nav tā, ka viņi tev vienkārši saka, nu, tu vairs negribi tā kā būt par naudas mūlu, nu labi, tad mūsu sadarbība beigusies. Tā lielākoties nav. Viņi mēdz arī teiksim, šos jauniešus tā kā arī šantazēt, viņi mēdz viņus iebiedēt, un bieži tā, ka jauniešiem pašiem ir bail tā kā atteikties no, teiksim, no šī naudas mūļa. Viņi tā kā piespiedu kārtā pat varbūt turpina šīs darbības tikai tāpēc, ka viņi jūtās tā kā arī apdraudēti. Viņi baidās varbūt iet arī uz policiju, varbūt arī viņi baidās runāt ar saviem vecākiem par šo situāciju. Bet noteikti tas pareizākais risinājums, kas būtu jādara, būtu jāgriežās policijā, jārunā ar vecākiem, tā kā, lai šī sistēma un šī naudas mūļa darbības tiktu pārtrauktas. Nu, lūk, un, es piedāju noklausīties arī šādu audio stāstu, manuprāt, arī, kas ļoti labi parāda, kāda ir esošā situācija, ja jūs esat kādreiz bijis par naudas mūlu. Ar noziedzīgā ceļā iegūtiem līdzekļiem. Tāpēc arī visi tavi sapņi būs nelegāli. Tavs sieva, tavs mazdārziņš, tas būs nelegāli. Tavi suņi, tavs vojāģeris, tas viss būs nelegāli. Padomā, kas notiek ar mūsu kompāniju, ja kaut kas tāds atklātos. Labi, ka mēs pirms katras intervijas pārbaudam katru savu potenciālo darbinieku. Pagaidiet, jūs šo zinājāt jau pirms intervijas? Jā, protams. Tad kāpēc mums ir vispār intervija? Jo man bija 20 minūtes brīva laika un man patīk sarūdināt cilvēkus. Nu, lūk, kā jums patika. Šis ir ļoti labs piemērs tieši tam, kas arī jauniešiem aizdomāties. Tas, ko es gribēju minēt, tad vadot arī nodarbības skolās un tehnikumos pēc prezentācijas man bija nākušie klāt jaunieši, kas tiešām jautāja, vai godīgi Latvijā krimināla atbildība no 14 gadiem. Jo jārēķinās to, ka kad par šādām darbībām tad Latvijā tiek saukts pie krimināla atbildības. Līdz ar to tas, ko tu izdarīsi kādreiz jaunībā, liekas, kas tas ir, padalīties ar kontu un karti, tad pēc būtības tas ir ļoti, ļoti būtiski, kas var ietekmēt arī tavu nākotni. Tā kā es domāju, ka šis arī ir ļoti svarīgi par to runāt ar jauniešiem, un jūs esat skolotāji, kas noteikti šo informāciju arī varat viņiem papildus arī dot un nodot. Nu, lūk, tad dodamies varbūt arī tālāk, un tad šis, skatāmies, kā mēs kaut kā mēs iesprūduši. Šis noteikti nav vēl īstais. Jums būs arī kahots. Varbūt jūs atceraties, kuri normatīvi akti grozīti, lai varētu pieprasīt informāciju par potenciāliem darbiniekiem? Es nevarēšu pateikt. Nē, tas nav tā. Tas ir joku stāsts. Nē, mēs tikko runājam. Nē, ir. Tikai ir arī grozījumi normatīvi aktā. Tikai ir jautājums, šis, kad brīvs. Man prezentācijā ir sagatavoti arī komentāri. Un pie komentāriem man ir atrunāti arī panti pierakstīti. Šeit es viņus nevaru redzēt, bet man būtībā tā, ka jūs saņemsiet prezentācijā pie slaidiem apakšā ir komentāri. Jā, un tur būs arī panti, tā kā jaunieši vēlās, var iepazīties, pastīties, tāpēc, ka tiešām tas tā reāli arī viss notiek.
Nu, lūk, tad, šie bija tādi 3 lielākie par finanšu krāpniecības veidi, kurus ir vērts pārunāt, bet es aicinātu arī tālāk izmantot arī kā piemērus. Jo, manuprāt, piemēri būtu viena no tādiem arī, kas jauniešiem varētu likties interesanti, un viņi arī varētu paši iesaistīties šajā nodarbībā. Nu, lūk, un, ja mēs runājam par krāpniecības veidu, kāda ir iespēja, tad mums saņemt īziņas. Īziņām es minētu tā, ka lielākoties mēs īziņas daudzi saņemam vienādas, jo krāpnieku metodi viņi neskatās konkrēti, kam sūtīt. Viņiem noteikti ir kaut kāda noteikta bāze, sagatavots saturs, ko viņi izsūta visiem vienādi. Ir reizes, ka varbūt pat vienā dienā vairāki pat paziņas saņem, kad vai nu viņiem jādodās piemēram, uz tiesu, vai varbūt viņi saņēmuši ziņu no pasta, kad viņiem nāk kāda paciņa, kuru viņi nevar saņemt, jo jāķauno dati. Nu, lūk, un arī šeit ir dots piemērs. Šie piemēri ļoti aktuāli bija pagājušajā gadā par tiesasēdēm. Un, protams, cilvēkam saņemot šādu īziņu, viņam vienmēr liekas, ārpēc es kaut kur iesaistīts tiesā, par ko man tagad tur būtu. Un lielākoties, ko mēs visi gribam darīt, mēs gribam pastīties, kas tur nocies ir. Kādā sakrībā man vispār tiesa aicina, kas ir tas, ko es būtu izdarījis. Bet šeit jau arī, kā viena no kolēģiem minēja, tad pirmkārt mums ļoti svarīgi saprast, kuras ir tās institūcijas, kuras mums sūta kādas īziņas. Vai tā ir institūcija, vai tiešām tiesas vispār sūta īziņas, tiesas īziņas nesūta. Un lielākoties saņemot jau kāda veida īziņas, ko es vienmēr iesaku, sazinieties konkrēti ar konkrēto iestādi. Vai tas ir pasts, vai tā ir tiesa, vai tā ir varbūt vids, ka jums liekas kaut ko atsūtījis. Sameklējiet telefonu numuru, kas atrodas viņa mājaslapā un uzrunāt un uzjautājiet, vai jūs šodien esat izsūtījuši īziņu, vai tiešām man šī īziņa būtu aktuāla. Bet, ja mēs skatāmies konkrēti uz šo piemēru, tad es aicinātu arī jauniešiem pasīties vairāk, teiksim, šo pašu piemēru, saprast, vai tiesas mums sūta vai nesūta, bet arī saprast, kā notiek tas, ko mēs īziņās saņemam. Pastīties informāciju, cik mums viņa liekas patiesa, vai informācijas saturā varētu būt arī kļūdas. Un pastīties, kā viņiem liekas, kas ir tās kļūdas, kas attiecībā šo īziņu mums ir redzamas. Kā jums uz doto brīdi, ja jūs skaties, jums liekas, ka ir kādas kļūdas? Jā. Nu, lūk, jā, tā kā tas ir... Vienmēr ir go, jā, tas arī ir. Šeit arī, teiksim, kā variants. Bet tas, ko es gribēju minēt, jaunieši ir ļoti advancēti. Nodarbībās viņi ļoti daudz lietas zina, viņi zina nianses, viņi ar tām dalās. Un es domāju, ka jūs sāksiet kaut ko var prasīt vairāk, viņi būs ļoti atvērti jau dalīties un stāstīt, kā viņiem tas liekas. Prezentācijas slaidā man arī, kā jūs minēju, pie komentāriem arī minēts, tā kā arī pareizi ir izsniegts, nozīmē to, ka jums jau būs iespēja gan par to runāt, gan arī jau pastīties, kas ir tas, ko viņi atbild un teiksim, kā tā informācija sakrīt. Nu, lūk, tālāk ir atkal būs papildus 2 piemēri, jo doma, ka jūs pirmajā piemērā izrunājat, tad kas ir, kam jāvērš uzmanību, un tālāk ir doti kā 2 piemēri, uz ko skatīties un vērst. Piemēram, mēs skatāmies to pasūtījumu, tad mēs noteikti šeit redzam, jā, tā ir gan adrese, gan arī, protams, jāsaprot, vai vispārībā ir bijis tāds pasūtījums. Lielākoties, ja mēs skatāmies, tad arī mēs no kā saņemam šīs ziņas, tad šī arī ir ļoti būtiska informācija, vai Latvijas pastām vispār var būt šāds telefona numurs, kad viņi, teiksim, jums sūta kādu ziņu. Nu, lūk, un, protams, tās arī kļūdas. Bet es gribētu minēt, ka krāpnieki kļūst ļoti, ļoti advancēti. Līdz ar to iespējams, ka īziņas būs profesionāli uzrakstītas, profesionālāk, iespējams, ka viņām būs mazāk kļūdas, viņas nāk arī ar dažādiem citiem saturiem. Tā kā jābūt ļoti, ļoti vērīgiem par to, lai mēs saprastu, lai mēs neiekristu krāpnieku nagos. Jo īziņas nāk dažādi veidi, kas varētu cilvēkiem radīt kaut kādu stresa sajūtu un domāt, jā, man tiešām jāapskatās. Nu, lūk, dodamies tālāk. Tālāk mēs runājam, ir saistībā arī par pikšķerēšanu. Kāpēc ir šis slaids un kāpēc es arī gribētu viņu vērst uz jauniešiem? Arī šī ziņa ir par to, ka jūs no sākuma saņemat īziņu un tālāk jums ir saite, ko atkal jūs doties iekšā. Un šeit ir parādīts, kā jūs dodoties iekšā, teiksim, kam būtu tālāk arī jāvērš uzmanību. Ļoti būtiski ir tas, ko es arī gribēju minēt tieši par jauniešiem. Teiksim, jaunieši vasarā arī strādā pareizi. Ir tā, ka 9. klase būtībā jau var doties un sākt strādāt. Jauniešiem ir tāda iespēja arī saņemt nodokļu atvieglojumus.
Restīvi, ja viņi ir strādājuši, tad viņiem ir iespēja arī jau par savu darba algu jau nākošajā gadā jau arī saņemt nodokļu atvieglojumus. Un nodarbībās ar jauniešiem jaunieši arī minēja, ka viņi bija saņēmuši vidu īziņas no krāpniekiem. Viņiem licies bija, kad Vits ir atsūtījis viņiem īziņu, un viņiem likās jāpaskatās, ko man tas Vits ir atsūtījis, jo es taču to naudu šogad pieprasījis, varbūt man tie dati kaut kādi nav korekti savadīti. Jo Vits arī ir īziņas no vida, bieži vien tās saņem masveidā februārī, martā. Krāpnieki viņi sūta tieši ar tādu domu, ka, ja jūs esat iesnieguši savu deklarāciju, tad visticamāk jums būs aktuāli kaut ko pārbaudīt. Visaktuāli būs doties iekšā un skatīties, vai tiešām jūs esat no krāpniekiem saņēmuši šo ziņu, lai pārbaudītu, vai jums ir varbūt iesniegti visi dati valsts ieņēmuma dienestā, lai būtu iespēja ātrāk arī saņemt šos nodokļu atvieglojumus. Bet šeit ir kā variants, piemēram, arī, kas ir minēts, tad gan par nodokļiem, gan arī par to, kā logojoties, kā viss būtībā izstāstīt tālāk. Un atkal šeit ir norādīts, ka tā ir kā krāpšana un arī soļi, kam būtu vērts pievērst uzmanību. Lūk, mums dodamies varbūt arī tālāk. Šeit arī tādi piemēri, kas būs minēti, ko ir vērts ar jauniešiem pārunāt. Tad arī saistībā, būtībā arī saņemot kā jau ziņu, šis vairāk ir kā e-pasts, bet atkal vērts noteikti saprast, kas šajā e-pastā būtu nepareizs un kam būtu noteikti būtu jāpievērš uzmanību. Par loteriju krāpšanu arī ir ielikti pāris slaidi attiecībā par to, kad saņemot, tad bieži vien mēs esam kādi, izmantojam vai nu LMT vai BITE, un ik pa laikam arī tiek saņemti dažādas ziņas par to, ka iespējams jūs kaut ko esat laimējis. Un, ja mēs skatāmies arī šajā piemērā, šis ir kā loterija piemērs, tad šeit mēs ļoti labi redzam, kad ir saņemta ziņa par to, ka jūs esat vinnējis 1000 eiro. Un lielākoties, kas nostrādā šajā situācijās, ko krāpnieki izmanto, kad saņemot šādu ziņu, automātiski, ko mēs darām, mēs gribam visu apstiprināt. Bieži tā, kad mēs neaizdomājamies, vai vispār mēs esam piedalījušies tajā loterijā. Varbūt, ka mēs loterijā piedalījāmies, bet jautājums ir, vai tiešām tā ir reāla loterija, vai tas ir reāls laimests. Un tad, ja mēs tā skatāmies, tad būtībā arī šis ir kā piemērs, ko ir vērts ar jauniešiem izrunāt un pārskatīt, jo šādas situācijas, kad tiek saņemtas dažādas ziņas arī par to, kad ir saņemti laimesti, tad šie arī ir viena no krāpniecības veidiem. Viens no pēdējiem krāpšanas veidiem ir romantiskā krāpšana. Un romantiskā krāpšana arī ir ļoti izplatīts veids, kā iegūt datus no krāpnieka. Krāpnieks kā iegūst datus no upura ar mērķi tad izkrāpt naudas līdzekļus. Vai jums kādam ir varbūt bijusi saskare ar romantisko krāpšanu? Ir kādam bijis? Jā, šis krāpšanas veids lielākoties, ja jūs varat nodarbības un vēlties par, runāt par šo krāpšanas veidu, tad viņi noteikti var piedāvāt jau tādai vidusskolas, varbūt jau tā ir 10., 11., 12. klasa, būtībā, ja jaunieši jau lielāki, jo krāpšanas veidi šie notiek vairāk sociālajos tīklos, ar domu arī iegūt upura uzticību. Lielākoties tas jau varbūt veidojas tāds attiecību, mīlestības stāsts, kura rezultātā iegūstot šo uzticību, tiek radīta arī kādas situācijas, kurās jau atkal lūdzu dalīties ar datiem. Lielākoties tie ir jūsu dati, gan personas dati, gan arī bankas dati, jau ar domu, kad daloties ar krāpnieku ar datiem, krāpnieks var no jums izkrāpt naudas līdzekļus. Un šis ir blakus ir iespēja arī jauniešiem, ko aicināt noteikti, ir ļoti laba dokumentālā filma, kas ir jau par reālu krāpnieku, kur ir iespēja noteikti pastīties un saprast, kā darbojas šī krāpšanas situācija. Dotos tālāk, un mums ir arī vēl viens audio palicis, bet mums laiks ir ļoti mazs. Bet šis ir audio, ko ir vērts arī noklausīties, ja jūs varat nodarbības, kur arī tieši tāpat kā iepriekšējā audio ir situācija, kurā ir vērts dzirdēt, kas notiek, kā notiek šis krāpšanas veids, kas tiek jautāts un noteikti saprast, vai jaunieši dzird, kas būtībā tiek prasīts. Jā, šī ir iespēja arī dzirdēt, kā krāpniekam izdodās iegūt šo informāciju no upura un izkrāpt naudas līdzekļus. Un, jā, dodamies nedaudz tālāk vēl.
Un pats pēdējais noteikti pie visiem krāpšanas veidiem, ko es gribētu minēt par to, kā sevi pasargāt. Kā jau es sākumā minēju, tad jāatcerās to, ka krāpnieka galvenais mērķis ir iegūt jūsu datus un iegūt jūsu bankas datus. Tad bankas dati, tad jūsu dati ir lielākoties tas ir jūsu personas kods, un bankas dati tātad ir kašu dati, jūsu internetbankas lietotāja numurs un jūsu Smart ID kodi. Un tad tas ir tas, kas jāatcerās ir pamatā. Bet, ja jums zvana kāds krāpnieks vai jums dod, teiksim, ir situācija, kad jūs saņemat zvanu, tad viennozīmīgi ir pārtraucat sarunu. Tas nozīmē to, ka paliekam pie tā, ka metam nost to klausulu un vienkārši pārtraucam sarunu, jo jums, lai viņi mazāk viņiem būtu iespēja tā kā ar jums runāt un jūs apvārdot. Nekad nedalieties savu internetbankas lietotāju numuru, tad tas ir PIN kodiem un kartes informācija. Jo atcerieties, ka tā informācija ir tikai jūsu, un es teiktu, ka tā ir tāda atslēdziņa uz jūsu naudas līdzekļiem. Neapstipriniet darījumus, kurus neesat paši uzsākuši. Bieži vien mēdz būt tā, ka jūs esat varbūt kādā veikalā, jūs esat varbūt mācības stundā, vai varbūt jūs atrodaties kaut kur uz ielas un ir reizes, kad varbūt jūs saņemat vienkārši telefona aplikācijā, jums atnāk, piemēram, apstiprina Smart ID kodu. Ko cilvēki dara, viņi bieži automātiski šos kodus apstiprina. Bet tajā brīdī jums jāsaprot, vai jūs tiešām vispārībā kaut ko darat, lai jums tas Smart ID būtu jāapstiprina. Līdz ar to jābūt ļoti vērtīgiem un Smart ID apstiprināt tikai tajos gadījumos, ja jūs tiešām paši logoties internetbankā vai jūs vēlaties veikt kādus maksājumus. Nu, lūk, tad ceturtais noteikti, ko arī vērts ir minēt arī jauniešiem, tad neievadi Smart ID, ja to kāds prasa. Tad jāatcerās, ka Smart ID kodus jūs apstiprināt un ievadat paši. Jums nekad nezvanīs banka, jums nekad nezvanīs, teiksim, valsts ieņēmuma dienests vai valsts institūcijas un neprasīs jums dalīties ne ar karšu datiem, ne ar jūsu internetbankas lietotāju numuru, ne apstiprināt Smart ID datus. Tā kā tas jums viennozīmīgi arī jāatcerās ir. Un vienmēr pārbaudot saņemto informāciju, jā, tas ir ļoti būtiski. Tā kā saņemot kādu e-pastu vai īziņu, vienmēr noteikti pārbaudat, vai šī informācija ir korekta, vai šī informācija tiešām ir sūtīta jums un ar tādu mērķi, kad jums varbūt ir jāsaņem kāda paciņa, vai jums vēlās uzrunāt valsts ieņēmuma dienests, vai varbūt jums kāds sūta, nezinu, varbūt no ārstniecības iestādes, jums vēlās kāds sazināties. Tā kā tiešām vienmēr pārbaudat, vai šī informācija ir no patiesā sūtītāja. Un kā notiek situācijās, ko darīt situācijās, ja ir notikušies šie krāpniecības gadījumi, vai varbūt arī kāds jau tomēr mēģina ar jums sazināties par krāpšanas gadījumiem, tad noteikti lūgt uzticam cilvēku vai savas bankas palīdzību. Šīs ir situācijas notiekot, tātad šiem krāpšanas gadījumiem notiekot cilvēkiem, nekaunēties par to, bet runāt ar saviem tuviniekiem, doties arī uz banku, informēt par šīm situācijām un saprast, kā rīkoties nākamreiz, lai būtu iespēja tātad mazāk varbūtība, kad jūs varat iekrast šādos krāpnieku nagos vai pakļauties tādām viņu prasībām. Nu, lūk, un tad, jā, kā jau man kolēģi minēja, tad vairāk informācija ir pieejama dažādi materiāli gan par krāpšanas veidiem, gan arī mums ir sagatavoti arī video materiāli par krāpšanas veidiem, gan arī vairāk daudz cits informācijas ir pieejams. Tātad mums ir naudas skolā ļoti daudz un plaša vērienīga informācija arī pieejama ir Neuzķeries LV un arī CET.LV. Tas, laikam, no manas puses būtu viss par prezentāciju. Tad visi materiāli mums būs pieejami naudas skolā, un pati prezentācija jums arī būs pieejama, lai jūs varētu izmantot viņu nodarbībās. Varbūt ir kādi jautājumi? Visi gaida pusdienas, es saprotu, ja? Papildināt savu prezentāciju ar laiku par mākslīgo intelektu un kā tiek izmantoti, pieņemsim, Facebookā mūsu personīgie dati un mākslīgais intelekts. Šis ir ļoti labs. Kopā, un tad mēs dzirdam savu tuvo cilvēku. Jo tas, ko es gribēju minēt, mums būs tuliņ Kahūts, kurus aicinu arī visus uz pēdējo spēli, jūs arī iesaistīties. Bet tas, ko es gribēju minēt, attiecībā, ja mēs runājam par krāpniekiem, krāpnieki, kā es minēju, ir ļoti advancēti, viņi tiešām ir ļoti gudri. Un viņu mērķis ir tikt pie jūsu naudas līdzekļiem. To, kad viņi sāk izmantot jau mākslīgo intelektu, es domāju, ka tie pārsteigumi, ko viņi sagatavos un kā viņi centīsies strādāt ar iedzīvotājiem, lai viņi izkrāptu arvien vairāk naudas summas, es domāju, ka tas ir
Mēs vēl dzirdēsim par to, kādi būs tie viņu nākamie krāpšanas veidi. Par mākslīgo intelektu noteikti es domāju, ka būs arī papildus, kas tiks sagatavots. Jo, kā es minēju, tad naudas skolā mums ir sagatavoti vairāk krāpšanas veidi. Šī informācija arī ik pa laikam tiek papildināta. Tā kā, manuprāt, tā būs arī laba iespēja, laba vietne, kur jūs arī varat ņemt papildus informāciju arī noteikti saviem studentiem. Kā jums izdodas, vai visiem izdodas pieslēgties, kādam varbūt vajag palīdzēt? Jums ir iespēja noskanēt kodu. Jā, pirmajā 3 vietā mums arī neliels balvums, tā kā cīnamies ar sparu. Vēl ko es gribēju minēt, ka mums ir tad pie prezentācijām mums būs arī Kahoot jautājumi. Tas nozīmē, ka jums būs iespēja arī šos jautājumus izmantot arī savās nodarbībās. Tā kā, ja būs tāda vēlme kādam, kurš vadīs savas nodarbības vai nu par budžetu, vai nu par krāpšanu, tā kā droši būs iespēja arī izmantot Kahoot. Šis būs tā kā vairāk tāds jauktais Kahoot, kur būs daļēji gan par budžetu, daļēji gan arī par finanšu krāpniecību. Visiem izdevies pieslēgties, kas vēlējās. Mēs varam doties tālāk. Lieliski. Tad mēs varam sākt. Lūk, jā, tad vārds budžets cēlēs no latīņu vārda, un viņa nozīme ir āda soma. Dodamies tālāk. Un mums līdros izvirzās Ineta. Tad, jā, finanšu krāpšanas galvenais mērķis ir nozagt naudu vai personisko informāciju. Tad, tas ir vienīgais, kas krāpniekiem interesē. Viņiem neinteresē ne vecums, ne dzīvums, nekas. Viņiem interesē tikai un vienīgi dati, lai tiktu klāt jūsu naudai. Nu, lūk, Ineta mums līderos, dodamies tālāk. Jā, tad svarīgi ir atjaunot programmatūru, lai nodrošinātu jaunāko drošību aizsardzību pret krāpšanu. Tas nozīmē, ka tas ir ļoti arī būtiski. Rinalds. Kahoots darbojās gan uz pareizu atbildi, gan uz ātrumu. Tā kā tie tā 2 faktori. Tad pirmais, jā, ir, ja mēs saņemam šādu informāciju, tad noteikti ignorēt un dzēst šo e-pastu. Tas, ko jaunieši mani minējuši, ko viņi grib darīt, viņi grib padalīties vēl kādu. Es kaut ko foršu saņēmu, es vēl kādam aizsūtīšu. Lai kāds arī pamēģina, varbūt viņam izdodas tur kādu laimi vinēt. Bet, nu jā. Nu, lūk, tātad Rinalds, Ineta, Veronika, saņemamies vispārējie.
Tad budžeta plānošanas soļi, kā jau mums Anglīna stāstīja, tad mums ir datu analīze, ienākumu izdevumu uzskaite, rīcība, mērķu noteikšana, sastādīts plāns. Un, protams, jauniešiem noteikti patika tērēt naudu, bet tas tā kā pie plānošanas soļiem mums neiederētos. Lūk, dodamies tālāk. Mums ir bēve. Forši. Jā, šeit ir visiem pareizi atbilde. Tad, kāpēc nav ieteicams izmantot vienu paroli vairākiem kontiem, tad palielinās risks, ka vairāki konti tiks apdraudēti, ja viens tiks uzlauzts. Jā, paldies par šo. Un bēbe mums ir pirmajā vietā. Es sapratu, ka šis bija ļoti aktuāls jautājums. Par sabalansētu budžetu gāja runa. Kā ir ienākuma pārsniedz plānotos izdevumus, to sauc par sabalansētu budžetu. Šis bija ļoti diskutabls jautājums. Jā. Lūk, mums izvirzīsies Agnese. Kā arī internetu vietnēm, lai saprastu, ka tās ir drošas. Šis ir viens no faktoriem. Tas nav tikai vienīgais, nozīmīgākais, bet tas ir viens no. Lūk, tā kā jūs varat jauniešiem padalīties, padiskutēt. Droši saite ir tā, kas beidzās ar HTTPS. Kāds ir nepieciešamais drošības spilvena apjoms? Nepieciešamais ir, mēs reiķinām izdevumu apmērā. Es zinu, ka bieži min arī pienākumu, bet lielākoties, ja mēs skatāmies, ja mēs paliekam bez naudas, tad kā arī tā naudas summa, kas mums nepieciešama, ir mūsu izdevumiem. Lūk, bēbe mums ir pirmajā vietā, mums ir arī kolka. Labi, dodamies tālāk. Kolka noteikti no kolkas skolas, jā, es pieļauju domu. Un par šo arī Anglīna ļoti daudz stāstīja, kāpēc tad ir vērts plānot savu budžetu. Tad, jā, viss atbildes ir pareizs. Tad, lai netērētu vairāk nekā jūs saņemat, kā nopelnāt, lai sekmētu atbildību par savu finanšu izlietojumu un lai veidot uzkrājumus. Lūk, skolotāji, tad to būs mums uzvarētāji. Un trešajā vietā tad mums ir Kolka. Otrajā ir Renāte. Un pirmajā vietā mums ir Bēve. Tad jums ir jāatsaucās, kur jūs esat gatavi, lai mēs jums varam pasniegt arī dāvanas. Un es gribu paskatīties, kāda ir izsaucās. Tā. Jūs esat? Jā, laikam es dzirdēju labāk bēbi. Tā. Jūs Tā esat? pirmā vieta. Jūs esat bēbi, ja? Labi. Tā ir pirmā vieta. Tā. Un otrā trešā vieta. Mums ir uz Kolka un galva. Renāta. Jā. Gribās redzēt, kā tā kolka izskatās. Tas ir no kolkas skolas, ne? Vai varbūt ne? Nē, kaut kas skola ir slēgta, es vienkārši prezentēju, jau skriet tur apstāties. Super, Ok, super, tā. ļoti labi. Tad mums par otro un trešo vietu. Jā, paldies. Lūk, tad laikam liels paldies. Šīs bija arī prezentācijas, ko mēs vēlējāmies jums parādīt. Paldies par dalību. Paldies. Un kā mēs minējām, tad visi materiāli būs pieejami naudas skolā. Gan prezentācijas, gan arī citi informatīvi materiāli pieejami naudas skolā, kur ir iespēja iegūt tad arī ļoti daudz un dažādu informāciju. Paldies jums, paldies!